vai šajā gadījumā mēs esam vēlēšanās gājuši prom no lokomotīva principa? Mēs esam. Un mēs pie tā strādājam. Vai ieliekot nosaukumā partijas virsrakstā vārdu Zatlers, vai jūs patiesībā neuzspļaujat šim likumam? Nē, nekādā gadījumā. Es nedomāju pēc likuma burta. Es jūs saprotu, bet tur tā lieta, ka mazliet dodiet mums laiku, un mēs parādīsim, ka programma ir prioritāte. Ja? Jo tas princips mums ir tāds, ka attiecībā uz cilvēkiem, ja, kad no sākuma ir programma, un pēc tam ir cilvēki, kuri īsteno šo programmu. Bet šobrīd ir un nevar iet no otras puses. Tas, ka mēs ejam no otras puses, kāda programma cilvēki, jūs pat nezinājāt noteikti, kā vispār sauksies partija. Zināt, ka tur būs Zatlers 15% reitingā. Nē, cik 7,5%. Tad es uzdošu jums kontrajautājumu. Kāpēc? Tāpēc, ka Zatlers tur ir. Bet kāpēc Zatlers piedalās tik daudz reitingus? Kur ir tas fenomens? Tas fenomens ir pateica, ka oligarhija ir slikti, ka Saeima ir jāatlaiž. Un cilvēkiem tas patika. Pie politikas un Saeimas ļoti zemā reitinga ir likumsakarīgi, ka jebkura persona, kas pasludina, ka tas ir slikti un lai viņi ātrāk vācās prom, tas ļoti emocionāli lieliski nospēlē, protams.